Jā. Mēs esam blakus Lutera baznīcai. Šī ir Lutera draudze, kurā jūs taisieties pievienoties šai draudzē tuvākās nedēļas laikā. Un varbūt vai mums tā vairāk būtu tāda izjūta par to, kas ir tā sabiedrība un kas ir tas konteksts, kuram mēs pievienojamies, kas ir tā vēsture, kā šī draudze veidojās, kā viņi cēla savu baznīcu, lai mēs mazliet vairāk saprastu, kas ir tās saknes šai vietai un kas tas bija par tādu neparastu laiku, kad varēja uzcelt tik lielu baznīcu pāris gadu laikā, kas lielā mērā bija tāds strādnieku draudz šeit, jo apkārt bija daudz rūpnīcas. Tāpēc varbūt nav slikti, ka mēs varam tā nedaudz iestīties draudzes vēsturē un arī mazliet tajā, kas šobrīd draudzē notiek. Vai arī Inūs Paišs sacīja, ka man esot kāds liels zināšanas, es tā gluži nedomāju. Ja kāds no jums ir vēsturnieks, tad droši vien viņš varēs man daudz ko papildināt un varbūt par daudzās lietās iebilst. Vienkārši es tā esmu ieskicējis mazliet to laiku, kad baznīca tika celt. Savukārt pirms 10 gadiem, kad mēs, pirms 9 gadiem, kad mēs svinējām baznīcas 110 gadu, mēs izdevām tādu žurnālu par draudzes vēsturi, un no tā tad arī dažas lietas jums labprāt pastāstīšu. Mūsu baznīcai un šai draudzei nākamgad apritēs 120 gadi. Viņi tika uzcelti 1891. gadā, februārī, 25. februārs ir tā diena, kad baznīca iesvētīta. Un kā jau jūs varat saprast, tas ir tas laiks, 19. gadsimta beigas, kas bija tāds ļoti īpašs laiks Latvijā un Rīgā, jo īpaši. Jo 19. gadsimta beigās, 80. 90. gados, tas, kas Rīgā notika, to varēja raksturot kā tādu ārkārtīgi strauju. Es teikšu, mums nav nevienam tādu pieredzi, kur mēs varētu iedomāties, ko nozīmē tik strauji pilsētas attīstība, ekonomikas attīstība, milzīga būvniecība, kā varētu sacīt, piemēram, kaut kā 10 gadu laikā, ja mēs varam vienkārši čakījām, tad no sākuma līdz galam 10 gados. Kā sāk no viena gala, tā uzbūvē. Visas mājas lielās, būtībā, kuras mēs tagad Rīgā redzam, izņemot varbūt Vecrīgu, lielā mērā ir būvēts sākot no 19. gadsimta otrās puses. Līdz ar to arī šī draudze un šī baznīca viņa veidojās laikā, kad visā šajā pilsētā notika vienas paudzes laikā milzīgs pārmaiņas, milzīga attīstība. Un 19. gadsimts sākumā iezīmēja tādu 1812. gadā, bija nenotikušais Napoleona kara gājiens uz Rīgu. Cauri Rīgai Napoleons neatnāca, visi viņa gaidīja, nodedzināja priekšpilsētas, līdz ar to radās iespēja būvēt jaunas ēkas. Par to es mazliet vēlāk pastāstīšu, jo mūsu draudzes nams vecais, kas tur pār ielā ir, mazliet atspoguļot to 19. gadsimta sākumu. Bet patiesībā sākot ar 19. gadsimta pirmo pusi, sākās milzīga attīstība Rīgā. Vēl līdz gadsimta vidū netik daudz, bet gadsimta vidū 1850, sākot no 57. līdz 61. gadam nojauc Vaļņus ap Vecrīgu. Kā jūs varbūt zināt, tad kanāls lielā mērā ir šis grāvs gar aizsargu vaļņiem, kas gāja apkārt Vecrīgai. Pie Latvijas bankas valdamā Riau, tur bija viens tāds arī grāva daļa, kurai virsū uzbūvēja valdamā Riau, kas tagad iet garām Latvijas bankas sēkai. No citiem vārdiem, 19. gadsimta vidū arī Rīga nenormāli mainījās tieši tā acīm redzama. Jo, proti, nojauc vaļņus, parādījās zemes gabali bijušo nocietinājumu vietā, parādījās vieta būvēt, teiksim, kā tās mājas, kas ir gar Aspazijas bulvāri,
vispār parādījās kaut kāds Basteikalns, opera, parādījās iespēja būvēt tur, kur tagad ir universitāte, brīvības piemineklis, vai ne. Un tad, teiksim, Rīga sāk attīstīties visos virzienos un pamazām veidoties tādu, kā mēs to pazīstam. Nu, vai šī attīstība mums mazliet tā, jūs varat tā mazliet iztēloties, tad ir, piemēram, cipari tādi, ka, teiksim, laikā no 1800 līdz 1913. gadam, nu, tas ir pa lielam 100 gados un mazliet, iedzīvotāju skaits pieauga 18 reizes. Nu, ja šī attīstība būtu turpinājusies, nu, piemēram, tādā pašā ātrumā, nu, ne ātrāk, tādā pašā ātrumā, tad, nu, šobrīd Rīgā būtu, nu, kā 9 miljoni iedzīvotāji. Nu, tad mēs varam vienamāties, ka viņi sāktos kaut kur droši vien pie Ogres, vai ne, un tad tā pilsēta izskatītos. Bet jūs saprotiet, ko es gribu pateikt, vai ne, ka tu esi šādas attīstības vidū, tad tā dzīve ir daudz varbūt problemātiskāk un daudz ar kādām citām iezīmēm, nekā mēs to esam paraduši un redzējuši. Un es varu teikt tā, ka, nu, salīdzinot ar to ekonomikas attīstību, kas notika arī mūsu draudzes un baznīcas celšanas laikā, tad kaut kā mūsu tur trektie gadi, vai ne, tas ir tāds, nu, svilši, kas kaut kāda būvniecība, ja, nu, kas tur pa būvniecība? Būvniecība notika 19. gadsimta beigās, tur kaut ko cēla patiešām. Tas, ka pilsēta attīstās, nozīmē ļoti vienkārši lietu. Cilvēku skaits būs lielāks. Jo 19. gadsimts iezīmējās ar to, ka notiek ļoti liela migrācija no laukiem uz pilsētu. Cilvēki pārceļās uz Rīgu, arī uz kaut kādām citām Latvijas pilsētām, bet uz Rīgu jo īpaši, jo ekonomika attīstoties, būvējoties jaunām rūpnīcām, palielinoties pieprasījumam un tā tālāk, rodās nepieciešamība pēc cilvēkiem, kas to visu ražo, strādā, darbojās, pārdod un tā tālāk. Līdz ar to Rīga kļūst daudz lielāka arī cilvēku ziņā, un baznīcas celtniecība 1891. gadā bija nevis kaut kāda kresnība, ka gribējās uzcelt skaistu baznīcu, bet tā bija tāda kliedzoša vajadzība. Jo tā problēma ir tajā, ka tad, kad pilsēta aug, esošās baznīcas, kas pamatā bija vecrīgā, vairs nespēja uzņemt tos cilvēkus, kuri gribēja draudzēm piederēt. Baznīca bija pārpildītas, nenormāli pilnas. Cilvēki apmetāli dzīvot šeit Pārdaugavā, šeit uz to brīdi bija tikai viena baznīca, Mārtiņa baznīca, ko uzcēla 1852. gadā. Vairāk baznīca šeit nebija. Rīgā pāri Daugavai Vecrīga, nu, un tad arī viss. Patiesībā, ja visi tie cilvēki, kas atmetās uz dzīvi, protams, aiz Vecrīgas, iespējas piederēt draudzēm bija ļoti minimāls. Un tāpēc arī šīs baznīcas celtniecība ļoti saistījās ar to, ka cilvēki vienkārši nebija, kur nāk uz dievkalpojumiem. Nebija, kur saņemt atbalstu, garīgu palīdzību, jo, kas man šķiet varbūt ir vēl tas svarīgākais iemesls, kāpēc arī šīs baznīcas celtniecība tajā laikā bija tāds notikums un tāda milzīga vajadzība, nu, bez kuras vairs nevarēja vienkārši uzstāt līst. Jūs iedomājieties, ka cilvēki pārnāk dzīvot no laukiem uz pilsētu, viņi maina savu dzīves vietu, viņi atstāja patiesībā gadsimtiem kaut kāds iesakņots tradīcijas, domāšanas veidu, dzīves veidu, attiecības. Kaut kādu patiesībā mainās kaut kādu paradigmu viņos. Viņi atnāk uz Rīgu, ne tikai strādāt jaunā profesijā, tur sist kaut kādu naglas vai tur kaut ko kaut vai kaut ko tamlīdzīgu, vai būvēt, tur, es nezinu, automašīnas vai kasts vai krēsls. Bet mainās viņu nonāk nenormāli lielu pārmaiņu, iekšēji garīgu pārmaiņu priekšā. Cilvēki ir dezorientēti. Viņi no viensētām, kur viņi var mierīgi staigāt un izskaidīties un elpot svaigu gaisu, viņi nonāk šauros, kādu toreiz bija ļoti izplatīti vienistabas dzīvokļušos, kur dzīvo vairākas ģimenes.